Es šodien esmu dziļi iekšā video editošanā, After Effectos un kaut kādās tādās lietās. Un es visu laiku sev teicu tā, ka es nekad neizmantošu After Effects, tas ir pārāk sarežģīts priekš manis un visu kaut ko tam līdzīgi. Un par tieši to es gribu tev šodien pastāstīt. Par to, ka to, ko tu saki, par to, ko tu domā, tas realizējās. Principā, man draugs šodien iedeva tādu interesantu domu, kā ņemt savu dzīvi, kā mainīt savu dzīvi. Par to, ka to, ko tu redzi, to, kas ir reāli tavās acīs, ir tavs spogulis. Ir tā kā caur kameru skatīties, ka tas notiek kaut kādu ļoti, ļoti minimālu laiku pēc kaut kā. Tas ir tā kā atspūgs no tevis, un tu vari mainīt tikai to, tu vari mainīt tā kā principā tikai savas kustības, lai mainītu šo atspulgu. Un jā, dažreiz tev liekas, ka tas atspulgs ir vainīgs. Dažreiz liekas, ka, piemēram, to situāciju, kur es esmu, principā, šos mikrofonus. Es noteikti esmu vainīgs, tā kā es neesmu vainīgs par to, ka es nevaru nopirkt mikrofonus pirms tam, lai es sataisītu tos vlogus, ko es biju iepriekš taisījis, un reāli tik forši vlogi, un tikai audio trūkst. Un tad noteikti, tā kā, es neesmu toši vainīgs, man jau būtu jābūt, un tā kā citiem ir, un man nav, jā. Un līdz es paskatījos, ok, spogulis rāda šitā, bet kā es šo situāciju varu ar savām rīcībām mainīt? Un tieši tāpat arī ar šo, tā kā, es nelieku šo video, ko es gribēju šodien stāstīt par 10 mītiem, par trenēšanos vai muskļu būvēšanu, kaut ko tam līdzīgu. Un es nelieku to, tāpēc, ka es sev teicu, ka es neizmantošu After Effects, neizmantošu kaut kādas tādas lietas, un vēl joprojām, man liekas, tas ir daudz pat dziļi, lai varētu katru dienu likt video tā. Un atkal, mans teiktais realizējās. Un, jā, principā, es tagad filmēju šo video, tāpēc, ka es gribu tev pastāstīt par to, ka to, ko tu teiksi, to, ko tu domāsi, tas arī būs. Ja tu gribi saņemt sevi rokās, tad tev jāsaņem arī savus prāts rokās, savus teiktais rokās, mutē, un jāsāk darīt to, ko tu gribi darīt. Nevis teikt tā, nav. Tev jāatrod. Tā kā šodien es žurnālēju un sarakstīju kaut kādas, kā iegūt naudu, kā dabūt darbu, kur man iet, kā es dabūšu tos 10K mēnesī. Man ir 1, 2, 3, 4, 5 veidi, 5 it kā veidi, pa kuriem ceļiem es varētu iet. Un viens ir, protams, šeit taisīt YouTube, divi ir saistīti ar šo. Un, tikai dēļ tā, kad, un šis vēl nav darbs. Šis nav darbs, šis ir tikai plānošana. Darbs ir tā, kad es daru. Šeit ir plāns, ko darīt. Un vēl joprojām tas nav darbs. Tā kā vienīgais, kas mainīs kaut ko, ir tas, ka es kādu no šīm lietām darīšu. Kaut ko rīkošos. Jā. Tā kā tev šodienas izpildāmais solis vienkārši saproti, kas ir tavā galvā, ko tu vēlēsi sasniegt. Un jā, tu vari plānot un domāt, ko darīt, bet tev jārīkojas. Tas ir pamats vīrišķībai, arī cik es daudz varētu par to stāstīt. Vienkārši darīt lietas, lai taptu rezultāts. Tā kā pačako links aprakstā, bet tas ir viss pie šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospēdot sāksim no podziņa. Tu vēl neesi izdarījis, nospēdot viņš gaisā, aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšķaujamies caur atmosfērai.